Rīgā Pārdaugavā Mūksalas ielā grauzdē kafiju. Es rūpīgi izvēlos zaļu kafiju no visas pasaules. Andrito kafijas grauzdētavē ir ļoti svarīgi, lai kafija būtu no pēdējās sezonas ražas, lai kafija būtu ar rokām vākta. Tas nozīmē, ka kafijā ir liels potenciāls un augsts kvalitāte. Katra kafija pirms grauzdēšanas tiek sasvērta un iebērta krāsnī zaļās kafijas tvertnītē. Tur kafijas krāsnes, respektīvi kafija gaida, kad kafijas krāsnes uzsils līdz nepieciešamai temperatūrai un aptuveni 210 grādu temperatūra, kad ir iekšā tvertnē krāsnī, tad ir šo te kafiju atbrīvoja uz piltuvas un seprast iekšā tvertnē. Kafija pamazām grauzdējās, un šis process ilgs no 11 līdz 14 minūtēm atkarībā no paša kafijas veida, kāda tiek vērta krāsnī, un atkarībā no tāda rezultāta, kāds vēlams ir sasniegt. Pēc grauzdēšanas tiek vērta ārā no krāsnes tieši atdzesēšanas traukā, kur tiek vilkts ar ventilātoru apkārtējais gaisa cauri pupiņām, rokturīša maisa kafijas pupiņas, tādā veidā pēc iespējas ātrāk atdzesējot. Jo ātrāk kafijas pupiņas tiek atdzesētas pēc grauzdēšanas, jo vairāk viņas sevī nostādz aromātus un garšas. Tā kā tas ir ārkārtīgi svarīgs moments arī kafijas grauzdēšana beidzot. Upside down, you give me the breakbeat. Upside down, you give me the soul. Upside down, you give me the funky. Kafijas pupiņas pēc atdzesēšanas tiek izvērtas plasmasas tvertnēs un tiek nestas uz fasēšanas galda, kur kafijas pupiņas tiek sasvērtas, sapakotas, iepakojumi tiek aizkausēti ciet. Un kafijas iepakojumiem tiek uzlīmēts etiķets virsū ar norādi pilnu informāciju par kafiju, kad viņi grauzdēta, kāda ir iekšā kafija, īsi raksturojums par kafijas garšu un aromātu un pilnīgi pārējiem visu nepieciešamo informāciju, ko parasti uz iepakojumiem novieto. Ir tāds tendence, ka gan kafejnīcas, gan arī vienkārši iedzīvotāji, kas mājas kafijas lietotāji, izvēlās vietējo kafijas grauzdētāju vai vietējo kafijas ražotāju kafiju, jo tas nav nejauši. Tas ir, viņiem visi ir lieli ieguvēji, jo īsāks ceļš, jo mazāks laiks, distance ir starp kafijas grauzdēšanu un jau kafijas gatavošanu un dzeršanu, jo kafijas gatavotājs un kafijas jau baudītājs ir lielāks ieguvējs. Jo visa tā atslēga ir tajā, jo kafija ir svaigā grauzdēta, jo viņi ir bagātāki, garšā un aromātā. Man ir prieks, ka kafejnīca Manhattan ir viena no tām salīdzinoši nedaudziem kafejnīcām vispār Rīgā, kas izvēlās tieši vietējo kafijas ražotāju kafiju, jo viņi ir lieli ieguvēji. Pirmkārt, tas, ka viņi tieši pasūtot kafiju, šī kafija tiek par viņiem arī grauzdēta. Tāpēc šeit kafejnīcā vienmēr ir ļoti svaigi grauzdēta kafija. Un ienākot šeit, jūs vienmēr sajutīsiet daudz kafijas aromātu, tieši dēļ tā iemesla, ka šī kafija ārkārtīgi daudz smaržo.